Supa, un vēl, lai būtu vēl jautrāk, tad ar sudni. Vēl lielāks sekšana. Kurš lēkā no viena supa uz otru. Avene, nē, paliec te. Avene! Nu tad uz šīs ļoti omulīgās sarunas vietas, es domāju, ļoti standarta vieta. Jā. Šādas intervijas ikdienā dod parasti? Jā, ļoti pierasta vieta. Mana komforta zona šī ir uz supa. Pilnīgi precīzi otro reizi dzīvē. Jā, nu es tieku filmēt uz supa varbūt pirmo tā oficiāli, bet man liekas uz tāda radošā vidē raisās radošas sarunas, tāpēc mums radās ideja nedaudz parunāties uz supiem. Un tas, ko mēs gribam apspriest, ir ļoti, ļoti daudz, kā mums veiksies, to mēs redzēsim, bet mēs jau nedaudz iesildoties pieskārāmies mazpilsētas tēmām un tam, kā ir dzīvot mazpilsētā, ka tevi pazīst pilnīgi visi. Vai tu to izjūti ikdienā, ejot pa ielu, ejot uz veikalu, vai tu tam netik ļoti pievērs uzmanību? Kā ir? Kā ir? Jā, mēs jau tikko pirms mazliet apspriedām šo tēmu, ka jaunieši parasti to uztver diezgan sāpīgi, ka viņi dzīvo mazpilsētā un ka par viņiem vienaudži visu zina, it kā visu zina, jā, par viņiem runā, viens par otru runā, varbūt sauksim to tā arī aprunā. Un viņi nejūtas tāpēc labi, un varbūt tāpēc viņi arī tiecās prom no tās mazpilsētas kaut kādā brīdī, savas dzīves brīdī, tad, kad viņiem ir tā iespēja, un parasti tā iespēja tad, kad ir pabeigta skola. Un tad viens varbūt ir arī no šiem iemesliem, kāpēc viņi to dara. Un tad te jāsasaist arī tas, kā dzīvē notiek, ka bieži vien arī ap tiem 30 gadiem, tad, kad tu esi pabaudījis jau to neatkarību un to, ka tu vari saplūst ar to lielo masu, piemēram, Rīgā, uz ielas, kaut kādos klubos, savā kursā, vēl kaut kur, tevi nepazīst tik ļoti, lai par tevi visu tur zinātu un stāstītu. Un tad cilvēks to vienkārši izbauda, to savu dzīves posmu, kas ir tas jaunības posms, bet kaut kādiem 30 kaut kurā brīdī tomēr sāk vilkt atpakaļ uz to dzimto mazpilsētu. Un tas ir tiešām, to es esmu pārliecinājusies arī savā darbā, kā ap kaut kādu vecumu posmu ģimenes atgriežas, tad, kad jau tas ir pabaudīts. Bet, kad tu jautā, kā ir man ar atpazīstamības atdzīvot, jā, es varu teikt tā, atskatoties savā dzīvē, es ierados Līvānos 90. gadu beigās, pilnīgi no citas vietas, tā bija Kurzeme, un es faktiski šeit Līvānos nepazinu gandrīz nevienu. Varbūt tie bija tikai daži cilvēki, kas bija tuvākie radinieki, un šobrīd, protams, pēc kaut kādiem gandrīz 30 gadiem, kas šeit ir nodzīvot un nostrādāt, jā, ir tā, ka tu visu laiku ej un sveicinies nepārtraukt ar cilvēkiem. Bet man tas nesagādā ļoti lielu problēmu, tādu iekšēju, jo var teikt, ka tev ir atpazīstamība, bet tomēr jāsaka tā, ka mans tuvāko cilvēku loks ir diezgan šaurs. Un man nav tā, ka man nebūtu tās savas kaut kādas vides, kura attiet no tās visas publicitātes un kur atkal uzpildīties ar tādu spēku, jo man tas ir ļoti nepieciešams. Tāpēc, ka dažreiz ir tā, ka cilvēki arī, un darbs publisks arī viņš iztukšo tevi. Un kaut kādā brīdī tev ir jāspēj saprast, kad tev ir jāielien savā alā, un tomēr atkal jāuzņem tas spēks, un mēs katrs to atrodam savādāk. Jā, un tāpēc varbūt man tā atpazīstamība tik ļoti nenomāca, bet lai gan es dažreiz esmu smējusies, ka savā laikā, kad man bija arī sava zeme un savs dārzs, un tad bija tā, ka dažreiz no tā dārza braucot, tu biji vienkārši tāds kā velns, tu tur nomūrējies un netīrs, un mati astē sasieti, un pats kaut kādā tur kurtkā no zemes darbiem, un tad es smējos, ka tā laikam ir tā mana dvīņu māsa, ja? Viena ir tā parādas, tā kas iet ikdienā uz darbu, un ka tu tur tomēr tā kā savācies un saģērbies, un matus izmazgā un sataisies, bet otrs ir tas cilvēks, kas ir tas ikdienišķais, pilnīgi, kas ir nekrāsojies, nefrizējies un tā tālāk, vienkārši dabiskais, kāds tu esi.
Nu, tā, ka tā. Un, Bet laikam, ir tā, ka mazpilsētā jāaiziet uz veikalu vakarā, tu piedomā, ir jāuzvelk tomēr kaut kas tāds nemājas apģērbs, ir jāizķemmē tie mati. Un ir tā? Vai tas ir aizgājis jau tāds? Nu? Un ezerā nevar aiziet vienkārši tā pa pliko nopeldēties, jo varbūt, ja kāds ieraudzīs, nebūs īpaši. Nē, nu ir tā. Tas, protams, tas uzliek savu bišķiņu tādu slogu. Vēl ko es esmu ievērojis, bet to es arī pati pēc sevis, es domāju, arī cilvēki, jebkurš zina, ka mēs tos cilvēkus, ko mēs redzam televizorā, nu, vai kaut kur mēdījos, ka mēs ieraugot uz ielas, mums kaut kāda dīvaina tāda ir sajūta, ka mēs viņus pazīstam, viņi mūs pazīst. Un tad mēs dažreiz pasveicinām to cilvēku, lai gan personiski tu viņu nepazīst. Ja? Un man arī tā ir citreiz bijis, ka cilvēki sveicina, un es domāju, ka personiski es viņu nepazīstu, bet tas, protams, ir tā forši arī, kad, nu, zin kā, nu, tai atpazīstamībai gan plusi, gan mīnusi. Man liekas, ka nekad nedrīkst sevi pazaudēt tajā visā un nedrīkst arī aizmirst to, ka šī atpazīstamība ir tavam amatam. Jā, un arī tā attieksme, viņa ir tava mamatam, nevis tev personīgi, un tāpēc jāatceras, ka jebkurā brīdī, nu, tu esi tikai cilvēks, un svarīgi ir saglabāt to cilvēcīgo atcerēties, ka ja arī tev kādā dienā nebūs šis, piemēram, šis amats, ka tu vienalga nejutīsies tāpēc slikti. Es to vienmēr sev lieku aiz auss. Un tad man ir, es domāju, ka tā nevajadzētu tādai situācijai būt, ka kādu dienu, ka tu vairs neesi priekšsēdētāja vietnieks, un kad, protams, ka skaidrs, ka tev vairs tik daudz nebūs, ja to kontaktu, par to nav jānoskumst, jo jautājums ir, vai tie svarīgākie kontakti tavā dzīvē, ja? Svarīgākie droši vien ir tie, kuriem ir pilnīgi vienalga, vai tu esi uzkrāsojies, nekrāsojies, vai tu esi slimnīcā, vai tu esi pie prezidenta pieņemšanā. Tāpēc tas ir tā svarīgi to arī vienmēr publiskiem cilvēkiem atcerēties. Man tā stāsti, man nedaudz liekas tas stāsti par mani, jo, kad es atbraucu uz Līvāniem, es arī ļoti maz cilvēks pazinu, mēs, kad ar vīru, jo vīrs no Līvāniem staigājām pa Līvāniem, viņš katru otro sveicina, un man tas tā tracināja. Man ļoti es vēl teicu, mēs nevaram normāli pastaigāties, un pagāja 2 gadi, un bez mazliet tā, ka es pat vēl vairāk sveicinu, un tā tracinošā sajūta, nezinu, vai pārgājusi, bet jā, es arī vēl pāris dienas atpakaļ gāju uz veikalu un es domāju, tā kaut kas jāuzvelk. Nē, es iešu savos šortos, es iešu savā tēkļuklā, kurā es esmu es pati. Nu, tā kā, un vienkārši, jā, ļoti daudz diskusijas ir arī par jauniešiem, par kur tu minēji, kad jaunieši izteikti jūt to, ka visi visu zina. Un man rodas jautājums, ko tu ieteiktu jaunietim? Kā sevi noskaņot vai kādu attieksmi ieņemt pret to, lai viņu pēc iespējas mazāk ietekmē tas, ka, hei, kāds tur kaut ko runā un nevienmēr patiesība runā. Kā izveidot to veselīgo sienu, kura nelaiž cauri to visu, kas ietekmē? Man liekas, tikai ir viena atbilde ar pašvērtējumu. Tikai ar to, ka tu pats sevi vērtē par vērtību neatkarīgi no tā, cik tev ir draugu, ko par tevi kāds domā, kur kādam ir par tevi kāds viedoklis. Un šajā ziņā politika, kas ir tā kā mana darba ikdiena, viņa norūda ļoti, ļoti. Un tur ir jābūt faktiski ļoti iekšēji stipram cilvēkam, lai tu varētu to izturēt, jo tev nemitīgi nākas saskarties, protams, ne tikai ar tiem pozitīviem cilvēkiem, kas grib ar tevi sasveicināties, bet arī ar tiem, kuriem ir viedoklis negatīvs. Un kritisks, un tāpēc, ja tu to visu ņemsi pierē, tad tu vienkārši sajuksi prātā. Un tāpēc arī to var faktiski attiecināt arī uz jauniešiem, jo jaunietis jau arī faktiski bērns, viņš jau ir tāds pats cilvēks, tikai maziņš vai jauns, ja, vai tur mēs vecāki, piemēram, un ko var ieteikt? Nu, jā, protams, viegli ir pateikt to tajā vecumā, kad tev ir ļoti svarīgi, ko par tevi domā citi. Jo vienkārši pēc tam dzīvē tev tas vairs nebūs nekad tik svarīgi, ja tev tas pašvērtējums būs pietiekami normāls, tad tev tas nebūs vairs tik svarīgi. Bet jauniešu dzīvē tas ir ļoti svarīgs aspekts, tāpēc, ir tā grūti, bet... Man liekas, tas pašvērtējums, viņš vēl jau arī veidojas tikai ar tiem gadiem, un man liekas, tas ir pats smagākais, jo, nezinu, es pēc sevis spriežu tas pašvērtējums, viņš tā vairāk veidojas, ka tu jau
varbūt zini savu ceļu dzīvē, ka tu jau zini kaut ko skaidrāk, ka jaunietis viņš vēl tā kā taustās, viņš kaut Zin, ko kā, meklē. Man patīk tā doma, ka pret sevi vajag izturēties tā, kā tu izturētos pret savu labāko draudzeni. Tas ir tā, ka, piemēram, ja viņai ir grūti, tad tu viņu pažēlosi, tu viņu samīļosi, tu viņai jutīsi līdzi. Bet kāpēc mēs kā cilvēki tā neizturamies paši pret sevi? Un arī jaunietis, ja? Nu, labi, kāds par tevi pasmējās vai kaut ko pateica. Un ja tā būtu tavai draudzenei vai draugam, tu taču viņu atbalstītu, tu viņu mierinātu, tu teiktu, tas tā nav, neņem galvā. Bet par sevi kaut kā mēs uzreiz uzliekam to paškritikas slogu. Jā, nu gan jau es tur tāds esmu, un citi visi ir labāki par mani, un tad cilvēks vēl vairāk iedzen sevi tādā nelabās sajūtā. Tāpēc man liekas, kad ir jāatcerās tas, ka pret sevi vajag izturēties tā, kā tu izturētos pret savu labāko draudzeni vai draugu. Un būt pret sevi vispār cilvēkiem un arī jauniešiem pret sevi žēlsirdīgākiem, iejūtīgākiem. Un kādreiz atcerēties, ja to ir grūti izdarīt, tad iedomājies, ka tu esi mazs bērniņš, tu pats personīgi, ja, un ka tu to mazo bērniņu kādā grūtā brīdī vienkārši tā paņem un tā silti samīļo, lai viņam nesāp tā sirds tik ļoti. Un vēl, man liekas, viens ļoti labs tāds ieteikums ļaut sev arī izgāzties kādreiz. Es arī to esmu praktizējusi, jo sākot savu darbu, nu, un arī ņemot vērā to, ka vienmēr tomēr pret sevi tās prasības arī ir augstas, un liekas, nu, man taču ir atbildība, un man vajag izturēties atbilstoši, pateikt, izdarīt, nu, tā kā pēc labākās sirdsapziņas. Un tas tev uzliek tādu ļoti lielu, citreiz tādu stresu virsū. Un tad man palīdzēja tā, ka es vienkārši sev teicu, nu, ok, kas var notikt sliktākais? Nu, ir kaut kāds pasākums, tur ļoti svarīgs, es nezinu, nu, pieņemsim, ja, man bija jābrauc kā jaunai vadītāji kopā ar visa novada direktoriem tikties ar Izglītības un zinātnes ministriju, ja, un runāt par skolām, un tur līdzi brauc cilvēki, kas ir 30 gadus strādājuši šajā jomā, ja, un, protams, kad ir uztraukums, un tu iepriekšējā vakarā tur varbūt nevari aizmigt, ja, vai kā, bet tad es domāju, kas var notikt vissliktāk. Nu labi, es izgāzīšos, es pateikšu kaut ko nevietā vai izdarīšu kaut kādu muļķību. Bet vai no tā ir atkarīga mana dzīvība, vai mani tur pēc tam kāds nogalinās, par to, paldies Dievam, nav kara laiks. Un tad tas tā tevi mierina, un tad tu tā vienreiz, otrais, trešoreiz, nu tā jau arī tā mūsu personība, un tā jau arī tas pašvērtējums aug. Nu jā, caur praksi. Jā, ka tu esi tāds, es arī saviem bērniem saku, arī man ir 3 bērni, es arī saku, neviens nav ideāls. Arī jums nav jābūt ideāliem. Jums nav jābūt. Jūs varat būt muļķīgi, jūs varat būt kādreiz, nezinu, izskatīties smieklīgi vai kā. Tā, man liekas, ka tas ir vispār darbs ar sevi ļoti. Par to izgāšanos, jā, es vēl nesen biju vienās mācībās jaunatnes jomā. Mums bija 5 dienu mācības, mums speciāli katru rītu lika darīt kaut kādu darbiņu, ko mēs nemākam, lai mēs speciāli izgāstos. Un mēs tieši mācījāmies par šo, ka tu caur sīkumiņiem tu mācies, ka nu nekas tieks jau nenotiek. Bet man baigi patika tas par to labāko draudzeni. Es tā nekad nebiju aizdomājusies. Reāli. Nu, tā kā pareizi, taču labākai draudzenei teiks, ka muļķības, ko viņi tur runā. Nevis tā, ka tu atkal un atkal ar pātagu viņu dzīsi, ka tur saņemies un tev jābūt ir vislabākai. Ja, nu, nē, taču. Nu, mēs sevi šaustam diezgan spēcīgi. Tas ir, es nezinu, no kā tas ir iegājies īstenībā. Es jau vienmēr meklēju kaut kādas atbildes bērnības traumās, bet tad tu skaties, ka īstenībā viss ir diezgan paškritiski pret sevi un jā, man liekas, tā atbildība īpaši strādājot jaunatnes jomā, mēs viņu meklējam patstāvīgi, bet katram jaunietim tā ir pilnīgi cita pieeja un katram kaut kas cits strādās. Man patīk mūsdienu jaunieši tādā ziņā, ka viņi, piemēram, es nezinu, manuprāt, viņi tik ļoti redz, mēs kaut kādi 90. 80. gadu jaunieši, ja tā var teikt, pagājušā gadsimta. Tas izklausās šausmīgi. Kad mēs tomēr kaut kā, redz, mēs dzīvojam citos apstākļos, mēs dzīvojam tajā laikā, kad nekā nebija, ka tu nevarēji nopirkt normālu apģērbu, ka tev tur, mēs visi kaut kādi bijām tādi, kad, ja tev tur, nezinu, bija džinsu bikses, ja, tad tu jau tur skaitījies beigi krutais vai kā, vai tur. Jo, toreiz bija citi laiki, bet tagad jaunieši arī, viņa ģērbšanās stils, viņš ļoti demokrātisks, ja, un manuprāt,
tagad tu vari apvilkt gandrīz vai jebko. Man tā vismaz skatoties jauniešiem liekas, un viņi par to vispār tur necepās, ja, ka tur, nezinu, tur viņiem kaut kas... Jā, jo agrāk baigi vērtēja par to, kāds Pēc izskats, apģērba, jā. tagad noteikti ir, tagad ir citas lietas, jā, pēc kā vērtē un tā. Bet gribas vēl nedaudz atgriezties pie tās mazpilsētas tēmas, jo tie jaunieši, ar ko es strādāju arī ikdienā, un tu esi mazpilsētā. Mēs bieži dzirdam to, ka mazpilsēta ir nespēja pilsēta pēc iespējām, pēc aktivitātēm, un tas, ko mēs arī ikdienā visu laiku dzirdam, nav ko darīt, nav tik daudz izklaides, nav tik kaut kas. Bet es kaut kā vedinos tām domām, ka jaunietis pats var radīt tās iespējas mazpilsētā. Un tev strādājot pašvaldībā, vai tu esi pamanījusi, nezinu, pieņemsim pēdējo 20 gadu laikā, to aktivitāti tieši iedzīvotājiem, varbūt ne tik ļoti arī jauniešiem, ka viņi rada un dara mazpilsētā kaut ko jaunu, kaut ko nebijušu, kaut ko interesantu? Jā, zin kā, es, kas sāku strādāt, es 2003. gadā sāku strādāt pašvaldībā. Un 2004. gadā mēs nodibinājām kopā ar uzņēmējiem stipendiju fondu, kas arī jauniešiem starp citu ir aktuāli. Un ja jūs esat iestājušies augstskolā un mācaties puslīdz normāli, tad izmantojiet šo iespēju. Iedomājieties, tas jau ir 20 gadu šis projekts, ko finansē tikai uzņēmēji no saviem līdzekļiem, maksā stipendijas, un tas jauniešiem un ģimenēm ir liels atspaids. Kaut vai, nezinu, tu kopmītnes var samaksāt, kas tagad nav lēts, vai tur dzīvokli. Un tajā laikā, kad mēs sākām, toreiz arī Daumans, paldies viņam par šīm stipendijām, Daumans Fafrots uzņēmējs, viņš teica, pienāks laiks, kad jaunieši un vispār cilvēki gribēs atgriezties Līvānos, viņi brauks prom no Rīgas. Bet tie bija 2000. gadu sākumi, un nekas faktiski par to neliecināja. Cilvēki brauca ārā no Latvijas ļoti lielā skaitā, pārcēlās uz Rīgu, bija tas centra pievilkšanas spēks, un vispār nebija kas strādā uzņēmumos, un arī nebija darba vietu. Tiešām nebija ko darīt. Un tagad, kad mēs redzam, ka mums ir lieli uzņēmumi, kuros ir pār pa 300 darbinieku un vidējais vecums ir ap 30 gadiem, tie ir jauni cilvēki, viņi ir atgriezušies, viņi šeit dzīvo. Un tas piepildās, bet par to aktivitāti es personīgi gribu sagaidīt to laiku, bet es domāju, ka tas kaut kādā brīdī arī būs, kad šie jaunie cilvēki sāks nevis būt darba ņēmēji, tikai pelnīt labu algu, bet ka viņi sāks arī radīt kaut ko paši, vai kādus savus uzņēmumus, biznesiņus, vai arī kā jaunieši, piemēram, arī uzdrošināsies un radīs kaut kādus projektus. Un tam ir jānotiek pakāpeniski, radot arī to vidi, kas ir atbalstoša, kas ir veicinoša. Un tas notiek, tas pamazām notiek, bet arī, es domāju, tādu cilvēku dēļ kā tu, vai kā Lāsma, kas ir atgriezušies un kas dara šo darbu un dara darbu publiskajā jomā, jo ne visi varēs strādāt rūpnīcās, būs cilvēki, kuriem tas nebūs viņu dzīves aicinājums, un vienmēr būs jābūt kādam, kas strādās publiskajā jomā. Varbūt pelnīs mazāk nedaudz, vai daudz vai nedaudz, bet strādās šajā jomā un radīs iespējas citiem. Un tad viņas pamazām arī veidojas, un tas ir tāda vairāk gadu darbs, tāpēc es ļoti gribētu, lai arī šis darbs nav tāds epizodisks, ja mums atnāk kāds foršs labs speciālists, pastrādā 2-3 gadi, viņš atkal ir prom un tā vieta ir tukša, un tad atkal nekas nenotiek. Ja? Bet lai arī jaunatnes darbā, lai ir šobrīd mēs tiešām redzam rezultātus, redzam arī jūsu darbam, ka cilvēki kļūst aktīvāk, jaunieši kļūst aktīvāk, un tam ir jābūt ar pēctecību, un tad arī šie jaunieši, kas šobrīd, ir 5 jauniešu projekti uzrakstīti tikko, mēs vērtējām. Un tas tāpat vien nenotiek. Tici man, es strādāju pašvaldībā 20 gadus, un es esmu ļoti daudz dzirdējusi arī no it kā speciālistiem jomas. Jaunieši neaktīvi, jaunieši neko negrib, un šobrīd mēs redzam, ka tomēr tā galīgi nav.
Lauzīsim stereotipus, kā saka. Un daļai tas ir tāds stereotips arī, ka nav ko darīt un tā. Un labi ir tas, ka viņi šobrīd tos projektus raksta, realizē, viņi iegūst to pieredzi, jo mēs nezinām, varbūt viņi būs nākamie, kas strādās sabiedrības kaut kādās jomās, vai viņi būs nākamie, kas radīs mazus uzņēmumus. Arī par uzņēmumiem runājot. Tikko paralēli jauniešu projektiem es nopriecājos, ka 4 sievietes, un tās ir sievietes Jā, tieši. es arī redzēju. Un es vispār par to esmu ļoti priecīga, jo es esmu par sievietēm arī tajā skaitā, jo man liekas, ka sievietes ir arī jāatbalsta gan politikā, gan biznesā, gan sabiedriskā jomā. Un 4 uzņēmīgas sievietes ir radījušas savus mazus biznesiņus, vai tie ir supi, vai tā ir skaistuma kopšana, vai tā ir fotografēšana. Un lūk, viņas jau ir kaut ko mazu izdarījušas, un mēs jau nezinām tas, kā attīstīsies vēl tālāk pēc 10, 20 gadiem. Tā kā es ļoti gribu cerēt, ka arī mūsu pilsētā tas ies plašumā. Un tāpēc es vienmēr, man tāda nostāja ir tāda, ka ne tikai ēkas un ceļi, jā, tas ir pamats, jā, tam ir jābūt, bet īstenībā ir cilvēkiem, šeit ir jābūt cilvēkiem, kuri deg par savu lietu, kuri grib, kuri radoši, aizrautīgi strādā. Un tad arī būs tas saturs. Un to neviens mums neatņems. Un tāpēc mums varbūt Līvāniem ir savā ziņā, ka mēs esam liels ražošanas centrs. Mums pietrūks tādu mazo, piemēram, pakalpojumu sniedzēja. Un tur kaut kādu, varbūt tādu... Coffee shopu pietrūks. Tieši tā, jā. Ir daudz, kas pietrūks. Kas varbūt ir, piemēram, nezinu, tur Madona Cēsis vai Tals, ja tur ir vairāk mazu veikaliņu vai vairāk mazu pakalpojumu sniedzēju, jo tur atkal nav iespēja lielajās rūpnīcās strādāt. Bet atkal man gribas piebilst, ka, lai īstenot kaut kādas mazās idējas, kas pēc tam izaug par lielām idejām, mazpilsētā ir ļoti daudz resursu arī finansiālā, jo, teiksim, kad es atbraucu Līvāniem un uzzināju, ka ir tādi granti, gan uzņēmējiem, gan tagad jauniešiem forši un vēl kaut kas, ne visur tā ir. Jā, un tas ir arī tas, ko es kaut kā salīdzinu, ka lielpilsētā grūtāk ir. Es varbūt runāju pilnīgi muļķībās, bet nezinu, Rīgā, ja es gribētu, ka mums tikko apstiprināja tur fotostudiju un vēl kaut kas, es nezinu, vai viņi tik viegli varētu tikt pie kaut kāda papildus finansējuma, tīri tāpēc, ka pašvaldība vēlas atbalstīt to. Man liekas, tas ir tāds diezgan liels plus mazpilsētai. Tas, ko es tā izjūtu un novēroju, un Lāsma aizkadrā piekritīs, es domāju, arī vietēji uzņēmēji ir diezgan atbalstoši. Jā, teiksim, mēs tagad arī meklējam sponsorus Rīgā vienam pasākumam, ko es tev stāstīju iepriekš. Nav tā atsaucība tik liela kā mazpilsētā. Mazpilsētā cilvēcīgi pat pazvani tam cilvēkam, iespējams, tu viņu arī pazīsti jau privāti, un viņi ir atsaucīgāki. Ļoti, es nevaru salīdzināt, kā ir citās pilsētās. Es tiešām strādāju tikai šajā, bet tā ir ļoti, ļoti liela mūsu tāda vērtība, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar privāto sektoru. Un kaut vai šis pat stipendiju fonds, ja, kur manuprāt, nav vispār otra Latvijā tāda piemēra, kur tas strādāt. Un visi tie uzņēmēji, kas kaut vai ar nelielu, nezinu, kaut vai ar savu ražojumu vai ar kādu nelielu palīdzību iesaistās sporta, kultūras pasākumu rīkošanā. Tā jau ir tā kopiena, ko man liekas, ka tas ir svarīgākais radīt to dzīvu vidi, kur ir vajadzīgi cilvēkiem un kurā mūsu cilvēki justos laimīgi. Tajā skaitā arī jaunieši. Jo tu jau vari būt lielpilsētā, akmens džungļos kaut kādos, bet tu vari justies iztukšots un vakarā tu vari justies nelaimīgs un varbūt ar visu savu lielo algu vai savu lielo vareno amatu. Bet atkal šeit reģionā tu, nezinu, atbrauc uz darbu, pēc darba uz ezeru, uzsēdies uz supa. Un tu vēro saulrietu, un tu elpo šo klusumu un skaistumu, un tu saproti, ka tur šajās vienkāršajās lietās ir cilvēka laime. Un tas arī varbūt ir, tas ir skaļi, varbūt skan, bet cilvēki to meklē. Cilvēki ir vien vairāk meklē dabiskumu, īstumu, un viņi pat ir gatavi pelnīt mazāk, bet lai viņiem ir vairāk laiks sajust dzīvi vispār to, kā tā dzīve elpo. Jo dažreiz ir tā, ka tu strādā tik daudz, ka tev pat nav laiks to naudu vairs tērēt. Jā, arī fakti. Tāpēc man liekas, ka sabiedrība pie tā nonāks. Ka vienkārši, kad
es ļoti ceru, ka arī jaunā paudze, ka viņi spēs redzēt cauri varbūt tam, kas nepiemīt vecajām paudzēm, varbūt padomu laiku paudzēm, kuras ir ļoti tādas, varbūt orientētas uz kaut kādu, tomēr to vērtību, krāšanu, gūšanu, statusiem un tā tālāk, jo es nezinu, vai tā ir, bet, teiksim, kad gudri cilvēki analizē šo jauno paudzi, viņi saka, viņi ir savādāki. Viņi, piemēram, netiecās iegūt īpašumā visu, tur dzīvokli, māju, mašīnu, vēl kaut ko, bet viņi, labāk viņi īrē, nomā, viņi nepiesaistās kaut kam, teiksim, tādam, man liekas, ka uz to ir jāiet, tāpēc, ka savādāk mēs esam ļoti, ļoti palikuši tādi, varbūt arī sabiedrība tāda nejūtīgi kaut kā, varbūt savā ziņā arī, varbūt tas lielpilsētās arī vairāk ir izteikts, jā. Un man liekas, ka ir jāatgriežās pie kaut kādām tādām cilvēcīgām vērtībām, kas man atkal ļoti patīk mazpilsētā, ka jebkur, kur tu ej, tu satiec priekšā foršos, savus pazīstamos, labos, tur kolēģus vai kaut kādus sadarbības partnerus vai draugus vai kā, un tas tev ļauj justies piederīgam tai vietai un tādam gandarītam un priecīgam. Jā, jo mēs jau paši arī īstenībā radam to vidi, kas mums ir apkārt. Man nesen bija arī saruna, man liekas, Lāsmu, vai tieši, ka mēs runājām, ja ir tie foršie atsaucīgie cilvēki blakus mums, tad tas rada to foršo mazpilsētas sajūtu, bet man liekas to savu komūnu pozitīvo un foršo viņu ir vēl jāizveido katram, tā, lai viņš sajustos pa īstam mazpilsētā. Bet, jā, es saku, mēs varētu daudz un dikti runāt, man liekas, es nezinu, stundām līdz saulēktam, bet uz šīs, īstenībā, tas foršās nots, ko tu minēji, ka jaunieši viņi ir savādāki, un mana tā cerība ir, ka vecākā gada gājuma paudze, nevis viņi izteikti minēs mūsu laikos, tā nebija, bet ka viņi pieņems un viņi savā ziņā ies līdzi tam laikam, viņi novērtēs to, ko jaunieši spēj dot mūsdienām, šodienai, rītdienai, un man liekas, ar to, kas arī es bieži vien skatos un klausos jauniešos, man liekas, kur jums tādas domas galvā nāk, tā kā tādas idejas, un pēc tam tu pasēdi un padomā, un šīs trakās idejas, viņas īstenībā veido mūsu tagadni, un kāda tā pasaule apkārt ir, un tas tikai jānovērtē, tā kā forši, paldies tev! Paldies tev, ar tevi vienmēr ir interesanti parunāties. Oi, kā vēders ciet. Es arī priecājos, jā, man patīk. Man vispār ļoti svarīgi ir daba, un man ļoti viņa palīdz un patīk. Un tie veidi, es nezinu, kāda, piemēram, tev vai Lāsmai ir tie veidi, kā jūs līdzsvarojaties un piepildaties atpakaļ, bet man viens no tiem tiešām ir tas klusums kādreiz. Un liekas, ka tā daba viņa pilnīgi kā dziednieks strādā. Putnu dziesmas, ja tur suns kaut kur čabinās. Čabinās visu laiku. Ūdens rozes zied. Par viņu runā. Un tev vajag kādreiz tikai kaut kādu stundu tādos apstākļos, lai tu atkal vari atgriezties. Kas ir tā īpatnē, ka dažreiz liekas, tu apzinies, ka vajag pie tās dabas atbraukt vai vienkārši uz mežu aiziet, bet tu to neizdari. Liekas tā kā, vai tu esi pārāk nogurusi, vai tev liekas, tam nav laika. Tā absurdi. Man tā dažreiz ir. Liekas, kas te atbraukt uz laukiem, vai ne? Apsēdies tā supa, tev tas vakars iedos tādu relaksu. Es apsēdies tajā dzīvoklī, un tas liekas, nav spēka, nav tās. Dažreiz to vēl ir jāpārkāpj. Tas arī, bet zin kā dzīvē ir dažādi posmi. Man ir bijuši tādi posmi, ka es braucu uz mežu katru vakaru. Un es tur staigāju, vai tur ziema, vai starp citu bija Covid laiks, un tad es tur, man liekas, visus steķu meža celiņus izstaigāju un zināju, no kuras vietas var pagriezties un kur aiziet garāks un kur īsāks. Un es esmu tiešām tā braukus, un citreiz ir bijis tik grūti periodi arī politiskajā dzīvē, ka tu vienkārši brauc, nezinu, kaut vai tupa izraudāties, savākties, jā, un man jau bērni zina, kad atbrauc un es uz mežu, skaidrs uz mežu, un tad atbrauc pēc 2 stundām, un tu esi mierīgs, jo tev ir kaut kāds jāatrod relaks, vai tu sporto, bet es neesmu īpaši sportists, jā, es esmu labi tur nūjotājs, tā nevar teikt, es, piemēram, katru rīt pavingroju pusstundu, jā, bet tas ir tikai tāpēc, ka, ja es to nedarīšu, man sāpēs mugura, un tad tas ir piespiedu kārtā jādara.
Lūk, Bet tas ir labi, ka tu saņemies to izdarīt, jo īstenībā visstrakākais mentālajai veselībai tas, ka mēs to neapzināmies, mēs to nedaram, mēs tā vietā aizējam sēdēt divānā un sevi žēlot, un tas viss tevī krājās un krājās, jo ļoti bieži ir grūti to solis iekāpt tajā mašīnā, aizbraukt. Jā, bet vispār runājot par jauniešiem, kas man uztrauc, man liekas, ka jauniešiem ir tiešām lūk šī mentālā veselība. Viņi, es nezinu, kāpēc, bet viņi varbūt savukārt tā kā mūsu paudzē bija tas, ka mums lika strādāt. Reāli tev bija jāstrādā, tev tur bija kaut kas jāravē, kaut kādas vagas tur jākaplē, un tā, un lielai daļai. Un tagad vienkārši dzīve ir tāda, ka tas nav jādara vairs. Un vecāki ir noskrējušies pa saviem darbiem, pienākumiem, biznesiem un vēl kaut kur, un bērniem nav šo pienākumu tur kaut ko darīt. Un arī droši vien, ka tā atsvešinātība, jo daudz, tomēr laika paņem tiešām arī darbs vecākiem, un man liekas, ka bērni to arī izjūt diezgan sāpīgi. Man vispār patiesībā, es domāju, ka jaunieši ir ļoti forši, viņiem ir ļoti gaišas dvēseles, un tad, kad tu ar viņiem runā, viņi ļoti viedi starp citu, kad tu viens pret viens runā, viņi ir tīri, viņi nesabojāt. Bet kas man uztrauc, ka viņiem tiešām ir ļoti grūti šobrīd dzīvot. Viņiem vispār ir grūti, daudz grūtāk nekā mūsu paudzei, jo mums nebija šo visu Instagramu, visu šo kritēriju, kādam tev tur ir jābūt, un vēl kaut kam. Tas mums nebija. Jā, un vēl man liekas ir tas, ka, teiksim, es, kad augu, teiksim, man bija 94. gada, un tāda jau tīneidžera gadi, man bija kaut kādi 2005. 10. gads. Un es jau izjūtu to, ka satiekas PSRS pasaulē, vecvecāki, un jau kaut kāda modernā pasaule parādās šis kaut kas, Un man vismaz jau bija tas tā dubultā kaut kāda, realitāte, dubultā. Jā. Un man liekas, mūsdienu jauniešiem ir vēl trakāk, jo viņi piedzimst jau mūsdienu pasaulē, un jau visā jaunajā, bet kaut kur ik pa laikam, bieži vien vecāki ir izaudzināti tā no vecvecākiem, tāda, es to rupji sakot saucu par padomu laika domāšanu, es nezinu, kā to nosaukt. Un tad viņiem pēkšņi ik pa laikam nāk virsū kaut kādi tādi sabiedrības spiediens, bet šitā taču jādara, šitā vai arī, diemžēl, ir šie skolotāji, kas neiet līdzi laikam, un es atļaujos ļoti skaidri pateikt acīs arī Līvānos skolotājiem, es saku, un šitas nav ok, jūs nevarat teikt, ka skolēns ir vainīgs pie tā, ka viņš tāds ir pasaule savādāka. Un tad es teiktu, ka, vismaz tā vadoties pēc sarunām ar jauniešiem, kad viens ir ģimene labi, bet skolas ļoti, ļoti smaga situācija skolās ar skolotājiem ir. Un kā ar to cīnīties, tas īstenībā pagaidām. Tas ir ļoti, ļoti liels jautājums, jo es arī uzskatu, ka skolotājs var to bērnu vai nu pacelt, vai nu viņu nogremdēt. Jā, pilnīgi. Un patiesībā tā skolotāja loma ir drausmīgi liela. Un trakākais jau ir tas, ka mums ir tas skolotāja deficīts, un tu jau nemaz nevari tā paņemt un es tagad, kā nezinu, tur direktors vai kas, tagad taisīšu revolūciju, un mēs, vai ne, jo tev nav iespēja to izdarīt. Jā. Tad ir jānodrošina tas process ar to resursu, kāds viņš ir. Un man liekas, ka skolā vispār, es nezinu, grūti spriest. Es vispār domāju, ka man būtu interesanti kādreiz pamēģināt, jo es, starp citu, esmu latviešu valodas filologs, pēc izglītības Latvijas universitātē, bet es neesmu skolā strādājis. Man darba mūžs aizgāja pa to žurnālistiku un pēc tam uz pašvaldībām. Bet kaut kā man vienmēr, un man pat arī tagad, klausoties visas iespējamās misijas un vēl visu kaut ko, man visu laiku kaut kur tā ir, tā kā būtu pamēģināt, jo man liekas, ka skolotājs, nezinu, tas ir tāda laime, ja gadās skolotāji, kas ir iedvesmotāji, kas iedod tam bērnam spārnus, un man citreiz tik ļoti žēl ir to bērnu, kas, piemēram, nāk no tādām ģimenēm, no kādām viņi nāk. Viņš jau nav vainīgs pie tā, ka viņš vainīgs, tu saproti, un ja viņam kaut viens cilvēks sabiedrībā varbūt iedot to cerību, ka tu neesi kaut kāds pēdējs, ka tev ir iespējas, un tu vari kaut ko dzīvē, un tu arī vari būt laimīgs kaut kādā, vienalga, kā tev nav jābūt tur pašam gudrākajam, bet, un ja to neiedod, un vispār skolas laiks ir šausmīgi izšķirīgs, es šodien lasīju arī to, ka, ja tu palaid garām to skolas laiku arī zināšanu dēļ. Tu nekad dzīvē vairs nevarēsi atgriezties tajā punktā un iemācīties to, ko tu tur nokavēji. Un tāpat ir arī ar to, kad to pašvērtējumu. Un tur jau ir, lūk, mēs jau sākām par pašvērtējumu, vai ne? Un atkal.
Un ja to pašvērtējumu tev sagrauj, man liekas, tas ir tik... Mēs droši vien visi atceramies kādu skolotāju, kas ir kaut ko tur pateicis par mums vai kaut ko. Un tas tik ļoti iesēžas citreiz uz visu mūžu var iesēsties. Tas iedod tādas traumas tev riktīgi, un tieši par to pašvērtējumu arī mans stāsts ir arī, man angļu valodas skolotāja bija tāda, kas viņa tiešām mani mobbingoja līdz pēdējiem, viņa man lika trīniekus, es biju uz vasaras darbiem kaut kādā 3. klasī, pilnīgi, ķipars. Bet es to ļoti labi atceros, un viņa teica, nekad dzīvē tu angliski nerunās, nekad dzīvē tu nesasniegsi. Un tagad paskaties. Un tad es sāku aizbraucu studēt ārzemēs un angļu valodā savu maģistru taču kārtoju, un kaut kā es tam pārkāpu, bet kaut ko tas tāpat ir iedevis, jo līdz ko ir kaut kas ar valodām, un es tā domāju, es vispār varētu kaut kādu jaunu valodu iemācīties vai nē, un viens ir, ka tu tam pārkāp pāri, ka tu, es teiksim arī pa lielām skolām braucu par mobbingu runāt, un es tieši stāstīju to savu dzīves pieredzi, kā bija, ka man un klases biedrinē mūs vienādi mobbingoja skolotāji, un kā tas uz mani izvērtās, un kā tas izvērtās uz to manu draudzeni. Atšķirība tā, kurš to paņēma riktīgi pie sirds un nelaiž to kamolu vaļā līdz 30 gadiem, un teiksim, kurš palaiž. Un tad jauniešiem arī tāds sēž tādi klusē, bļāpis un sēž klusē, klausās to stāstu, jo tas tiešām ir, kā tu to paņem, vai tu viņu palaidi, kaut nezinu, katram tā ir cita atslēga, kā viņš to... Bet mēs visi neesam vienādi stipri. Mēs neesam vienādi stipri, Es, piemēram, uzskatu, ka es esmu diezgan stiprs cilvēks, daudz kam ļoti dzīvē gājis arī cauri, un neesmu tikusi salauzta, ja? Bet ko tas ir prasījis, vai ne? To tikai pats katrs zinām. Un tāpat arī ar tiem skolotājiem. Un es arī, piemēram, savā laikā, manos laikos, nesāt brilles, tas jau bija Manā laikā arī bija tāds vēl nebaigi stilīgi. Un tagad, piemēram, ja es dzirdu, ka jaunieši var tur speciāli uzlikt vienkārši, tad man liekas ārprāts, kā pasauli ir mainījusies. Tajā laikā tevi apsmēja, un tu biji tur kāda briļainā kobra tikai tāpēc, ka tev bija tāds defekts, kāda tur iekļaujošā izglītība. Tā kā tas pats mēs ir Lāsniņš to minējam, ka agrāk humpalās tas bija kauns, ka tu ģērbies tagad uz humpalām tas ir krūti. Otrais pārstrādājumi. Otro dzīvi iedot. Tas ir pusiņš aiziet uz humpalām un atrast kaut ko foršu. Bet vienkārši tam jaunietim viņam nedrīkst noticēt, ka tam ir taisnība, ko par tevi saka. Un kā viņam to iedvest, un man liekas, man gribētos, lai katram bērnam ir kāds sargeņģels cilvēka veidā klāt kaut kādā brīdī dzīves, kas viņam tomēr palīdz saprast, ka nav tā taisnība, ko par tevi saka tas vienaudzis vai tas skolotājs, kas ir pārguris un kuram varbūt vienkārši tu tur kaut kāda iemesla dēļ kaitini viņu, ja. Un viena sieviete jaunas jomā strādājušā, viņa ļoti līdzīgi, kā tu saki, pateica fantastisku frāzi. Viņa cer, ka katram jaunietim dzīvē būs viens pieaugušies, kas viņam tic. Vienkārši tic. Un man liekas, tas ir arī tas, ko mēs jaunatnes jomā šajā neformālajā tieši izglītībā daram, ka tas darbs ar tiem jauniešiem, tas individuālais darbs, par ko es esmu teikusi daudz un dikti, ka viens ir tas, ko mēs daram, ko mēs tur sociālos tīklos jūs redzat un tā tālāk, bet tās individuālās sarunas, tās sārakstas, tāds tikšanās, ka tas jaunietis viņš atnāk, viņš raksta, viņš saka, Marija, man vajag kratīt sirdi, un es saku, nāc un krata, mēs sēžam 3-4 stundas un mēs kratam tās sirdis. Bet tu nezini, varbūt tu to cilvēku izglābi no kaut kāda kļūmīga soļa, ko viņš sev var nodarīt tajā brīdī, kad viņam nav ar ko parunāt. Man bija viena situācija, man liekas, pat Lāsma nezina, bet šovasar mums bija viens projekts, un tur bija tāds uzdevums, tur kaut kāds vēstulītes sūtīt, un tā viena jaunieta man viņa, ej, tu sazini, kā to frāzi saprast, bet viņa man uzraksta, viņa pat nevar man to pateikt. Ja saka, nebūtu tevis, nebūtu manis vispār vairāk. Un tad saprot, kā gribi, vai ne? Un saprot, kā gribi, vai tas ir galīgi, vai tas ir vienkārši tā, ka tu atrodi sevi. Un mēs arī ar citiem jaunas kolēģiem esam runājuši, ka viņi saka, dažreiz pēc 10 gadiem tu tikai uzzini, ko tajā 10 gadu atpakaļ darbā tu esi devis tam jaunietim. Ar tikai sarunu varbūt, vai tikai kaut kādu atbalstu. Un, tas tāds augļus tu uzreiz neredzi, bet kaut kad viņi uzpeldi, Forši. Bet iedomājies, cik tomēr tas ir darbs, viņš ir tāds jēgpilns darbs. Jo katrs darbs ir jēgpilns, bet kad tu tomēr apzinies, ka kaut kāda pa mazam krikucītim, kaut kā tā mozaīka liekās, un man liekas, ka mūs ir atsūtījis tas no augšas, un ielicis tieši tāpēc, ka mums ir kaut kas jāizdara, un nevienmēr jau tas izdarāmais ir kaut kādos nosverams kilogramos vai izmērams metros.
Bet varbūt, ka tieši šis darbs, ko mēs darām otru cilvēku, uzklausot, esot cilvēcīgi, iedvesmojot un ļaujot viņam noticēt sev, tas varbūt ir vissvarīgākais darbs. Mēs jau to nekad nezinām. Tāpēc es esmu ļoti laimīga, ka arī ir tādi cilvēki kā jūs mūsu novadā, kas ir, jo man liekas, ka tāpēc es saku, ir jābūt vienmēr tiem cilvēkam, kas strādās publiskajā sektorā. Un tas ir darbs, kas arī kādam ir jādara, un tas ir ļoti svarīgs darbs. Tāpēc, pie to mēs varētu arī palikt, lai katram jaunietim ir kāds cilvēks, kas viņam tic. Jā, lai katram jaunietim Baigi foršā doma. Tas tā kā liekas tā elementāri, bet jā. Jā. Bet, diemžēl, nav realitāte, un tas ir baigi skumji. Pagaidām. Ar to mēs arī beidzam.